Arī bijušie vienotības balsotāji un bijušie prezidenta kancelēs darbinieki. Ja pirms pusgada man kāds teikt, ka es darbošos partijā, noteikti skaļi smietos, bet tā situācija ir tāda, ka vai nu tad tagad tu dari, vai arī pēc tam nečīkst un nepuksti par to, ka viss nav tā, kā tev gribētos. Zatlera lielākā vērtība ir tā, ka starp līdzšinējiem Latvijas prezidentiem viņš vienīgais saņēma drosmi un vēl būdams amatā nosauc vārdos Latvijas valsts nozagšanā vainīgās personas un problēmas. Turklāt pats arī pieteicās to mainīt. Vienreiz pielikt punktu šauru personu grupu patvaļai. Vienreiz pielikt punktu, ka visa mūsu sūra grūti kopā pelnītā bagātība nogulst offshore firmu kontos. Pielikt punktu tam, ka daži reģioni mūsu valstī ir ar īpašām tiesībām. Taču izmaiņas var notikt tikai tad, ja līdzīgi domās arī vēlētāji, kur rokās ir izvēle turpināt atbalstīt līdzšinējos Aivaru Lemberga, Aināra Šlesera un Andra Šķēles saimniekošanas principus, vai beidzot izšķirties tomēr par reformām. Zatlers no savas puses ir novilcis stingru robežu, kļūdams arī par pirmo partijas līderi, kurš oficiāli atteicies pirms vēlēšanām debatēt ar saviem galvenajiem oponentiem. Neiesaistīšos nekāda veida sarunās vai sadarbībā ar Lembergu, Šleseru vai Šķēli un viņiem pietuvinātām personām. Šie cilvēki ir mērķtiecīgi kavējuši valsts attīstību daudzu gadu garumā, un valsts konstruktīva virzība var sākties tikai brīdī, kad minētās personas vairs netiks uzklausītas un ņemtas vērā. Ar savu piemēru aicinu visus rīkoties līdzīgi. Nu pat partijas dibināšanas dienā bija redzams, ka Zatlera atbalstītājos ir visai daudz labi izglītotu jauniešu ar juristu un ekonomistu kvalifikācijām. Un Zatlers ar dombiedriem cer, ka no tagadējiem ap 1400 potenciāliem partijas biedriem, kas pieteikušies 3 nedēļās, izdosies izaudzēt īstu tautas kustību. Es sākšu ar to, ka man šis moments atgādina to, kas notikās 1989. gadā, kad mēs dibinājām Latvijas tautas fronti. Mēs fronti dibinājām, lai atbrīvotos no Padomju Savienības. Šodien mēs dibinām Zatlera reformu partiju, lai atbrīvotos no oligarhiem. Var nojaust, ka par programmu vēl gaidām strīdi, jo steigā savākto partijas biedru vidū uzskati ir visai atšķirīgi. Līdzās jau dzirdētajām un citu partiju piedāvātām idejām ir arī svaigas. Piemēram, jaunām ģimenēm, kas vēlas dzīvot laukos, sola bez maksas piešķirt lietošanā zemi, bet jaunās Saeimas deputātus disciplinēt, likvidējot iespēju Saeimas balsojumos atturēties un liekot skaidri paust savu nostāju par vai pret. Partijas emblēma ar mediķu krustu centrā ir speciāli veidot kā brīdinājums par ārkārtas situāciju, kādā ir valsts, un arī aicinājums nestāvēt malā un palīdzēt īstenot nepieciešamās reformas. Teiksim, tas, ka tajā ir izmantots krusta simbolika, liek domāt par to, ka valstī ir nepieciešama glābšana. Un patiesībā sakot, visticamākais iemesls, kāpēc mēs šeit esam sapulcējušies, ir arī tas, ka mēs vēlamies izdarīt kaut ko būtiski labu šai valstī. Un izdarīt to ātri un mēģināt to darīt izlēmīgi, drošsirdīgi un nesautīgi. Tomēr pēdējā Latvijas faktu aptauja liek domāt, ka Latvijā vēl ir ļoti daudz pilsoņu, kam patīk, ka tos apzog, kas neiebilst pret korupciju vai kuriem vienkārši ir vienalga, kas notiek ar viņu valsti. Tādu vēl ir vismaz 1/4 daļa, un sanāk, ka pat laban vēl oligarhus atbalstošajam tandēmam zaļajiem zemniekiem kopā ar Saskaņas centru ir gandrīz tikpat daudz piekritēju, cik Zatlera reformu partijai kopā ar Dombrovska vienotību. Tāpēc, ja Zatlers līdz vēlēšanām atlikušajā īsajā laikā neiegūst būtiski lielāku balsu skaitu un vēlētāji tikpat daudzskaitlīgi turpinās simpatizēt Lembergam, Zaļo zemnieku savienībai un viņa satelītam Saskaņas centram, tad Saeimas atlaišanai nebūs jēgas, jo tad jaunais parlaments būs tikpat inficēts ar vecajām problēmām. Līdz Saeimas vēlēšanām atlikuši vien 2 mēneši.
Vakar dibināta Zatlera reforma partija, par kuru dzirdēts daudz, bet bez skaļiem lozungiem apkarot oligarhus. Kāds būs partijas piedāvājums vēlētājiem? Referenduma ierosinātājs un Zatlera reformu partijas priekšsēdētājs ir arī mūsu studijā šovakar. Labvakar, Zatlera kungs. Labvakar. Mēs varam šī vakara sarunu sākt no tās vietas, kur palikām pirms Jāņiem, kad mēs tikāmies šeit ar jums, kad jūs neatbildējāt par saviem tālākajiem plāniem. Politikā Latvijas fakti ir publiskojuši jaunākos reitingus, kur redzams, ka jūsu partija noķērusi Saskaņas centru ar lielu vēlētāju atbalstu, taču ir skaidrs, ka tas ir avans jums par to, ka jūs nācāt ar šo te rosinājumu atlaist Saimu. Kad būs zinām jūsu vadītās partijas programma? Tātad pirmā programmas versija, tātad tas īsais programmas variants vakar tika demonstrēts dibināšanas sapulcē, un viņš tiks tālāk attīstīts. Un mūsu mērķis ir tomēr līdz 13. augustam, ja, kad mēs plānojam savu pilnsapulci, jeb kongresu, lai šī programma jau būtu tāda, ka mēs varam saukt priekšā kā priekšvēlēšana programmu. Bet gribu vērst vienu uzmanību, ka šī nav tāda īstermiņa programma tikai. Ziniet, ko mēs darīsim tuvākos 3 mēnešos vai līdz gada beigām. Šī programma ir faktiski vērsta gan, kas būtu jāizdara jaunajai Saimai 3 gados, kādas reformas jāveic, un arī kas būtu jāizdara nākošajos 4 gados. Faktiski tā ir 7 gadi. Risinājumu, kā to izdarīt, tāpēc, ka visi runā par to, kas jādara, bet neviens nesaka, kā jādara. Tieši tā, bet mēs atšķiramies ar to, ka mēs uzreiz nākam ar 7 gadu programmu. Tas nozīmē to, ka mēs nevaram teikt nākošā dienā pēc dibināšanas, kad viņi ir gatavi. Bet katrā ziņā tās virzības, ko mēs esam nolikuši kā prioritātes, tās šobrīd jau ir pieejamas un tiek tālāk attīstītas, lai programma izskatītos kā vienos dokuments. Tā viena pazīme, kas ir tieši kā izaicinājums mūsu partijai, ka mēs centāmies šos uzdevumus sastrukturēt pakārtoti tiem pamatprincipiem, ko partijas dibinātā izvirzīja kā 10 punktus. Nu, kā gan citādāk. Bet daudzas no tām izskanējušām... Lai redzētu, tātad, uz kuriem principiem ir balstīta šie te konkrētā rīcība katrā sfērā. Bet Zatlera kungs, daudzas no tām izskanējušām idejām, to starp vakardien, ir tiešām prasa dziļāku skaidrojumu. No sižetā mēs redzējām vienu no idejām, dosim jaunajām ģimenēm brīvās zemes laukos, lai iet dzīvot. Kas tās par brīvajām zemēm? Kas tās par jaunām ģimenēm? Tās, kas tikko apprecējās Vaškevičs ar Vilkas, nu konkrēti. Redziet, mēs nevaram vispārināt uz visiem cilvēkiem tieši šīs konkrētās lietas, kas faktiski ir detaļas. Bet fakts tāds, ka arī mūsu vidū, tas starp citu nāk kā priekšlikums no diskusijām, kas bija šeit mums pagājušajā nedēļā, kad ir jauni cilvēki, kas ir gatavi iet laukos dzīvot, ja nodot īpašumā zemi. Kas tā par zemi? Pašvaldības zemi, vai šādā, vai valsts vai pašvaldības zemi, tā, ko var nodot. Tā, kas ir privātīšana, tā ir jāpērk, to mēs visi zinām. Un tas ir tikai viens no tiešiem paņēmieniem. Bet mums jāsaprot to, ja mēs gribam, lai mūsu ekonomika aug, tad ir precīzi jāzina, kāda ir proporcija vai attiecības. Cik mums ir strādājošie, kas pelna un veido koproduktu, cik mums ir cilvēki, kas vairs nespēj strādāt, kas ir pensijā un kur strādājošiem par viņiem ir jāparūpējās. Bet vissvarīgāk ir parūpēties par jauno paudzi, jo tā ir nākošā strādājošā paudze, un arī tā ir jāuztur. Un, lai to visu izdarītu, vislabāk ir veicināt vienlīdzīgu konkurenci. Tas, kas mums pietrūkst, par ko tad cilvēki šeit ir neapmierināti? Par nelikumībām vai netaisnībām iepirkumos, ja? Par nevienlīdzīgu konkurenci, piemēram, tirgu, kur kādam ir obligāti iepirkumi, kur kādam ir, piemēram, obligātas cenas. Mēs to visu redzam ikdienā arī par to, ka faktiski joprojām ir visa uzņēmēja darbības vide ar ļoti daudzām sarežģītām procedūrām, atļaujas saņemšanai vai licenču saņemšanai. Un samērā ilgā laikā tas jāņem. Tad faktiski mums ir visi iemesli, jā, lai korupcija zelt un pļauj. Tas atkal ir tas, kas jādara. Bet jūs varat pateikt vienu piemēru, ko jūs tieši tā, lai šo te konkurenci uzlabotu, ko jūs izdarīsiet? Pirmais ir tas, ka samazināt, piemēram, būvatļaujas saņemšanu, samazināt procedūru skaitu. Panākt to, ka par šo atļaujas saņemšanu ir viens atbildīgais. Nevis kā šobrīd, ja, tātad komisija atbildīga, ja, kolektīva atbildība. Treškārt, ja saīsināt to laiku, kamēr pie šiem būvatļauju jāsaņem. Tad, lai tas ierēdnis, vai pašvaldības darbinieks, kam tas ir jādara, būtu saspringts to darīt, un viņš nedomātu ne par ko citu, un viņš arī par to atbildētu par savu lēmumu. Bet jūs šovakar varētu nodefinēt, kas ir jūsu partijas programma ekonomiski? Jūs esat sociāldemokrātisks, ievirzīts spēks, liberāls, konservatīvs? Mēs esam definējuši, ka esam centra partija. Tā
tā nemanāma līnija, kas šķir dažādas viedokļus, tādi kreisos un labos, un tā pašā laikā mērenos kreisos un mērenos labos apvieno. Tātad mēs noteikti nebūsim kreisa partija, ja, kas liks, teiksim, augstu nodokļu, ja, un daudz pabalstu. Ja. Mēs nebūsim arī tāda labēja partija, kas teiks tikai to, ka valstī vispār nav jāregulē nekas. Tad mēs esam par saprātīgu politiku, saprātīgu līdzsvaru starp nodokļiem un pabalstiem. Un mēs tomēr esam par to, ka arī citi visi dalījumi, kādi mums pastāv, mēs gribam no jau tehnisko dalījumu, piemēram, lai būtu vienlīdzīgas iespējas saņemt izglītību, saņemt veselības aprūpi un vienlīdzīgi veidot arī uzņēmēju darbību. Protams, tas viss izklausās kā tikai lozungi, jūs pareizi to sakat, ja? Bet visa tā mums pietrūks. Bet jūs minējāt arī kongresā, un daži no biedriem minēja par to, ka būs bezmaksas veselības aprūpe, bezmaksas izglītība, bet tas taču viss ir līdz 18 gadiem. Redziet, tas viss ir. Mums nebūtu tā, viena no šiem priekšlikumiem ir pilnīgi skaidrs, tātad katram garantēt bērndārzu par velti. Un vēl otra ideja, ka šis bērndārs būtu latviešu valodā, tātad, lai mēs iemācītu arī tiem bērniem, kas nāk no citu tautību ģimenēm, ja, latviešu valodu ļoti agrīnā vecumā. Tad jau bērndārs pāries uz latviešu valodu? Varētu teikt tā, jā, bet bērndārs ir pilnīgi visiem, un tas ir par velti. Un jūs zināt, ir bērndārs maksas, tā nesakiet. Bērndārs maksas ir, piemēram, ir arī privātie bērndārs, un tā. Šī sistēma joprojām ir par maksu, un, redziet, par velti jau nav nekas. Bet svarīgi ir, kā valsts finansē šīs lietas. Protams, katrā ziņā mēs novēlam jums uztaisīt šo plānu, lai būtu arī veids parādīts, kā jūs to izdarīsiet. Bet reģistrējot partiju, jūs to reģistrēsiet arī tieši ar tādu pašu nosaukumu, kāds ir publiski izskanējis Zatlera reformu partija. Ja vakar tāds lēmums ir pieņemts dibināšanas sapulcē, tad mēs neko tur vairāk arī mainīt nevaram. Tieši tāds būs arī nosaukums. Bet tas ir tā kā mārketings, vai tās jūsu piedāvātās reformas atšķiras no tām reformām, kuras būtu vajadzīgas citiem? Pirmajām reformas nav pabeigtas, ja, jo mēs esam gājuši tam griešanas laikam un visas tās funkcijas ir palikuši, ierēģi strādā daudz lielāku intensitāti, ja, bet struktūrāli tas ir pēc būtības, ja, lai būtu vieglāk saņemt valsts garantētos pakalpojumus, ērtāk un efektīvāk, nekas jau nav izdarīts. Viss ir pa vecam, tikai, ziniet, ar mazāku naudu. Attiecībā tieši pa šīm reformām, ja, katrai reformā, vai tā būtu izglītības reforma, vai tā būs veselības aprūpes reforma, būs skaidrs plāns pārējai, kā es teicu, pirmiem 3 gadiem, nākušiem 4-7 gadu garumā. To jūs teicāt? Neprasiet šo plānu man šodien, ja, jo tad mums būs jāiet detaļās, un detaļas vēl nav noslīpētas. Tā arī daram. Jūs tagad apgalvojat, ka nesadarbosieties ar partiju Latvijai un Ventspilī, jo tā esot, kā jūs teicāt, pelēks vai neskaidrs izcelsmes finansējums. Tāpat laikā Vērvīte Freiberga savulaik ir teikusi, ka Saskaņas centra finansētāji ir ar arī nezināmu un aizdomīgu izcelsmi, kas liek pat bažīties, vai šī partija var būt lojāla Latvijas valstī, acīm redzot, domājot ar naudu, kas iespējams nāk no Maskavas, vai tur jūs šķēršļus neredzat? Šīs vēlēšanas atšķirsies no iepriekšējiem ar to, ka tās ir ārkārtas vēlēšanas. Un šo jautājumu, ja, kā partija tiek finansēta, uzdos arī viņas vēlētāji. Ne tikai, kā saka, konkurējušās partijas. Šo jautājumu uzdos vispirms. Vienu Zatlerkungs nosaucat kā nezinām, un otru jūs nepieminat. Es pilnīgi piekrītu, es jau vairāk reizes teicu, arī Saskaņas centram būs jāpierāda, ka viņas nauda ir brīva no oligārhu ietekmes. No oligārhu ietekmes. Mēs runājam par Maskavas naudu. Par Maskavas naudu ietekmes Saskaņas centram. To uzraudzību veids likumā noteiktā kārtībā. Jūs tas neuztrauc? Nē, es pateikšu pilnīgi precīzi. Iepriekšējās vēlēšanās es biju valsts prezidents, man ir pieejama pilnīgi visa informācija par šīm vēlēšanām. Tātad likumīgi visi partiju finansēšana tika pārbaudīta un nekādi pārkāpumi, tā skaitā arī finansēšana no ārvalstīm, netika konstatēta. Latvijā Ventspilī tika atrasts? Redziet, tur tas stāvoklis ir savādāks. Ja mēs paņemsim, ka ne tikai tā nauda viena, bet arī tā, kā tiek vadīta, piemēram, valdība. Jā, šobrīd, kad ja es iedzirdu, ka Lemberkungu, kurš saka, es liku Dombrovskim to izdarīt, jā, un viņš mani nepaklausīja, es tā nevaru saprast. Jā. Tā ir retorika.